Jā, labvakar visiem skatītājiem. Šai reizē mums tāda aktuāla tēma, kas saucās neticība. Šai reizē mēs aplūkosim, kas tad ir īsti neticība un kā tā darbojas. Vai varētu būt tā, ka neticība ir pat ticības paveids? Un aplūkosim arī epizodi no Jēzus mācekļu dzīves, kad tie vairs neticēja. Un tā sāksim. Marka 6. nodaļa sākot ar 1. pantu. Un viņš no turienes aizgāja un devās uz savu tēvzemi, un mācekļi gāja viņam līdzi. Kad pienāca sabats, viņš sāka sinagogā mācīt, un daudzi viņu dzirdēdami brīnījās un runāja, no kurienes viņam tas, kas tā par gudrību, kas viņam dot, un kā tādi brīnumi notiek caur viņa rokām. Vai viņš nav Namdaris, Marijas dēls un Jēkaba, Jāzepa, Jūdas un Sīmaņa brālis? Vai viņa māsas nav šeit pie jums, un tā viņa apgrēkojās viņa dēļ? Tad Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēva zemē, savos rados, savā namā. Un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, vien rokas uzlicis dziedināja dažus slimos. Viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. Lūk, tā kā Jēzus, kā mēs zinām, tajā laikā, kad viņš dzīvo uz zemes, beidzamos 3,5 gadus viņš bija ļoti populārs. Viņš gāja, dziedināja slimos, viņš izzina ļaunos garus, viņš augšām cēla mirušos, jā, viņš darīja zīmes un brīnums, viņš bija ļoti ievērojams, populārs, viņš pat īsti nevarēja nekur parādīties, kā uzreiz cilvēku bari, viņam bija riņķi. Bet tad viņš izdomāja aiziet uz savu dzimto pilsētu, uz Nācereti, ja, kur viņš daudzus gadus bija dzīvojis. Un viņš iegāja sinagogā mācīt, ja, un cilvēki sāk brīnīties. Ja, viņi bija dzirdējuši par tiem brīnumiem, ja, ko Jēzus citās pilsētās ir darījis. Un viņi sāk spriest, kas tas Jēzus tāds īsti ir. Viņš te 30 gadus pie mums dzīvoja, ja, un vai viņš nav vienkārši namdaris, vai viņš nav celtnieks, ja. Rekuņa brāļi pie mums, māsas pie mums, jā, mēs zinām viņa tēvu, viņa māti, jā, kas viņš tāds pa brīnumu dara, jā, un rakstīts, ka viņa apgrēkojās viņa dēļ. Un tad pats Jēzus teica, pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēva namā, savos rados, savā namā. Un te ir interesanti, ja, ka Jēzus nevarēja darīt nevienu brīnumu, ja. Tikai dažiem uzlicis rokas viņus dziedināja. Jā. Viņš pat bija izbrīnīts par viņu neticību. Citiem vārdiem sakot, šo cilvēku neticību viņa dzimtajā pilsētā bloķē Jēzus ticību. Jā. Jēzus gribēja tos pašus brīnumus darīt, ko citur, bet viņš to nespēja darīt, jo cilvēki viņam neticēja, viņi apšaubīja to, kas viņš ir un ko viņš var. Un Jēzus jau principā tos savus brīnumus darīja tikai pēc kristības, jā, Jordānā, ka Jānis viņu kristīja, līdz tam viņš dzīvoja vienkārši cilvēku dzīvi, viņš bija celtnieks, namdaris, jā, un tie cilvēki viņu tieši tādu pazina, jā, un viņiem bija grūti noticēt, jā, kad viņš tās brīnuma lietas citur ir darījis. Labi, skatīsimies tālāk, tepat ar 6. pantu. Viņš mācīdams pārskāja apkārtnes ciemus, tad viņš aicināja 12 mācekļus un sūtīdams viņus par 2 deva varu pār nešķīstiem gariem. Un viņš tiem piekodināja neko neņemt līdzi ceļā kā vien spieķi, nec maizi, nec somu, nec varu naudu jostā, bet apaut apaus un nevilkt 2 svārkus mugurā. Un viņš tiem sacīja, kur jūs ieiesiet kādā namā, tur arī palieciet, līdz jūs no turienes aiziet. Bet ja kādā vietā jūs neuzņems un neuzklausīs, tad aiziedam no turienes nokritiet putekļus no savām kājām viņiem par liecību. Un tie aizgāja un sludināja, lai ļauž atgriežas no grēkiem. Un tie izzina daudz dēmonus, svaidīja daudz slimo ar eļļu un tos dziedināja. Un mēs redzam epizodu no Jēzus mācekļu dzīves, kad Jēzus viņiem dod varu par nešķīstiem gariem, izdzīt ļaunos garus, dziedināt cilvēkus un tā tālāk, jā, un iet pie cilvēkiem, neņemt līdzi naudu, neņemt līdzi kaut kādu nodrošinājumu, paļauties uz Dievu, ja, ka Dievs viņus nodrošinās un ka tie cilvēki palīdzēs viņiem.
un stāstīt viņiem labo vēsti, jā, lai tie cilvēki atgriežas no grēkiem, jā, un viņi tieši tā arī dara. Viņi izdzina dēmonus, dziedina cilvēkus, jā, un citiem vārdiem sakot, to, ko Jēzus darīja, jā, to viņi sāk darīt. Skatāmies tālāk, Marka 9. nodaļa, sākot ar 14. pantu. Un atnākuši pie mācekļiem, viņi ieraudzīja ap tiem lielu ļaužu pūli, un rakstu mācītājus, kas ar tiem strīdējās. Un visi ļaudis viņi ieraudzījuši tūlīt iztrūkās un pieskrējuši viņu sveicinājumu. Un viņš tiem jautāja, par ko jūs strīdaties savā starpā, un viens no ļaužu pūļu viņam atbildēja, skolotājs savu dēlu pie tevis esmu atvedis, viņā ir mēms gars. Ikreiz, kad tas sagrāb viņu, viņš viņu raustu, dzen putas pa muti, griež zobus un stindzina. Un es taviem mācekļiem sacīju, lai tie to izdzen, bet viņi nespēja. Viņš tiem sacīja, ak, tu neticīgā paudze, cik ilgi vēl būšu pie jums, cik ilgi vēl jūs pacietīšu, nesiet viņu pie manis. Nu, tikko mēs lasījām, ja, kad mācekļi darīja tur brīnums, ja, izzina dēmonus, ziedināja slimos, ja, tikko visu darīja. Nu, reku viens vīrs nāk pie viņiem un ar dēlu, kas ir apsēsts, ja, un līdz ar visādām tādām izpausmēm, un, nu, saka, palīdziet, puiši. Nu, un puiši cenšas darīt, un nekas nesanāk, ja, un tur rodās tā diskusija, ja, tur vēl pieslēdzās tur farizēju, rakstu mācītāji, tur kaut kāda diskusija, kaut kādas jukas, ja, bet pienāk Jēzus, jā, un interesanti, ka viņu ieraudzījuši tūlīt iztrūkās, jā, cilvēki. Tas ir Jēzus, pienāca pats Jēzus. Nu, lūk, un tas tēvs skaidro to situāciju, ka es teicu taviem mācekļiem, lai tie izdzen to ļauno garu, bet viņi nespēja. Un ko Jēzus saka, ko viņiem atbild? Ak, tu neticīgā paudze, jā. Un te mēs redzam neticību, jā. No sākuma šeit tēvā ir šī neticība, jā, kad tie mācekļi var to izdarīt, jā. Pēc tam mācekļi sāk apšaubīt, jā, ka tur uzreiz, ka viņi pasaka, nav tā rezultāta, viņi sāk šaubīties, sāk, nu, varbūt nesanāk šoreiz, kas notiek, kur ir spēks un tā tālāk, un šī vīra, šī tēva neticība pāriet jau uz mācekļiem, jā, un neko viņi nevar izdarīt. Skatāmies tālāk. Ar 20. pantu tie atnesa zēnu pie viņa, un gars Jēzu ieraudzījis tūlīt sāka zēnu raustīt. Un viņš pie zemes nokrits vārtījās putas laizdams. Un viņš jautāja tā tēvam, kopš kura laika viņam tas tā ir, un tas sacīja kopš bērna dienām. Tas bieži meta viņu gan ugunī, gan ūdenī, lai viņu pazudinātu, bet es tev lūdzu, ja tu ko spēj, iežēlojies par mums. Jēzus sacīja, ja spēj, kas tic, tam viss ir iespējams. Tūlīt bērna tēvs iekliedzās, es ticu, palīdz man manā neticībā. Nu, te mēs redzam epizodi, jā, ka tas pats tēvs jau vēršās pie Jēzus, jā, un saka, lai palīdz, jā, un viņš ar tādiem vārdiem saka, ja tu ko spēj, tātad tā kā apšaubot Jēzus autoritāti, Jēzus spēku, ja mācekļi nevarēja, nu varbūt arī Jēzus nevarēs, varbūt te ir ļoti smags gadījums, ja. Un Jēzus atbild, ja spēj, kas tic, tam viss ir iespējams. Tūlīt bērna tēvs iekliedzās, es ticu, palīdz man manā neticībā. Jēzus norādīja uz šo problēmu, ja, kādēļ nevarēja šis brīnums notikt, ja, jo tēvs neticēja. Ja. Un tad viņš, kas saprata to problēmu, ja, tad viņš iekliedzās, es ticu, ja, un viņš lūdz, lai Jēzus palīdzētu viņam ticēt. Ja. Un tad, ja Jēzus ķerās pie lietas, sākot ar 25. pantu, tad Jēzus ieraudzījis saskrienam ļaudis, apsauca nešķīsto garu. Tu mēmais un kurlais gars, es tev pavēlu izēj no viņa un nekad vairs neieej viņā. Kliegdams un zēnu negāni traustīdams, gars izgāja. Zēns izskatījās kā miruns un daudzi teica, viņš ir miris. Bet Jēzus viņu satvēra aiz rokām un cēla viņu augšā un tas piecēlās.
Kad viņš bija iegājis mājā, mācekļi viņam atsevišķi jautāja, kādēļ mēs nespējam to izdzīt. Un viņš tiem sacīja, šī suga nevar iziet citādi, kā vien caur lūkšanu. Nu, lūk, tātad, tad, kad ir nokārtot tā lieta ar tēva neticību, ja, kad tēvs saka, es ticu, ja, es ticu, tad Jēzus var darboties un notiek lietas, ja, šis ļaunais gars iziet, ja, tas nenotiek uzreiz, ja, mēs redzam, ka viņš nokrīt gar zemi, tas bērns, ja, un redzam dažādas gara izpausmes, ja, ka tur putas nāk, un tādas tā kā no šausmu filmas elementiem, ja, kā epilepsijas lēkme, ja. Nu, lūk, un Jēzus par to nesatraucās, viņš neapšauba savu ticību un paļāvību, ja. Viņš vienkārši pavēl iziet ārā, ja tur notiek tās izpausmes, un gars iziet ārā, un liekas, ka to puisi cauri, ka viņš ir miris, ja. Un, bet viņš bija dzīvs, jā, Jēzus viņam dod roku, uzceļ augšā, un viss brīnās, jā. Un tagad mācekļiem ir interesanti, kur ir problēma, kāpēc viņi to nevarēja izdarīt. Un tad Jēzus skaidro, ka šī suga nevar citādi iziet kā vien ar lūkšanu. Grieķu tulkojumā esi lūkšanā, jā, tādā lūkšanas stāvoklī, jā. Savukārt Mateja evaņģēlijā rakstīts, Jēzus viņiem skaidro, ka savas masticības dēļ, jā, jeb precīzāk teikt, viņu neticības dēļ, jo tālāk Jēzus runā jau par sinepju graudiņu, jā, ka tas ir maziņš graudiņš, saka, ja jums ticība būtu kā sinepju graudiņam, jūs teikt tam kānam, lai tas metas jūrā, un tas arī notikt, jā. Citiem vārdiem sakot, šais mācekļos ienāca šaubas, jā, kad tas bērns krita zemē, kad nāca putas ārā, kad viņš tur ārdījās, kliedza, jā. Viņos radās šaubas, jā, un tādēļ viņi to nevarēja izdarīt. Labi, skatāmies tālāk. Lūkas 9. nodaļa, sākot ar 43. pantu. Kamēr viss vēl brīnījās par to, ko Jēzus bija darījis, viņš mācekļiem sacīja. Paturiet prātā šos vārdus. Cilvēka dēls tiks nodots cilvēku rokās, bet viņi nesaprata šos vārdus. Tie palika viņiem apslēpti, un tie tos neaptvēra, un viņi baidījās jautāt viņam par šiem vārdiem. Tātad, viņi redz, kad Jēzus izdzen šo ļauno garu, jā, izskaidro to iemeslu, kāpēc viņi to nevarēja izdarīt. Un tagad Jēzus skaidro kādu svarīgu notikumu, jā, ka viņš tiks nodots cilvēku rokās, jā, tad viņš skaidro, ka viņam būs jāmirst pie krusta, jā, bet ir rakstīts, ka viņi nesaprat šos vārdus, jā, nu, kas tur ko nesaprast, jā, vienkārši viņi bija šokā par to, ko viņš tikko bija izdarījis, tas bija brīnumaini, tas bija spēcīgi, bet man liekas, ka mācekļi bija pavisam ar citām lietām nodarbināti. Skatāmies ar 46. pantu. Tad tie sāka pārunāt, kurš viņu vidū būtu lielākais. Bet Jēzus zināja viņu sirds domas un paņēmis kādu bērniņu, nostādīja to sev blakus un sacīja tiem, ja kāds šo bērniņu uzņem manā vārdā, tas uzņem mani, ja kāds mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs, jo mazākais jūsu vidū ir tas lielākais. Tā kā mācekļi bija aizņemti, viņam nebija laiks domāt par Jēzus nāvi, ka viņiem viss tur notiek. Daudz sekotāji ir, visi viņus abrīno, Jēzus ir populārs, mācekļi ir populāri, viņi domā, kurš tad, viņi jau sāk amatus dalīt, jā, kurš no viņiem svarīgākais, kurš no viņiem lielākais. Bet Jēzus atkal un atkal atgriežas pie šīs tēmas, viņš mēģina mācekļus sagatavot par šo viņa krusta nāvi, un Matejs, pastīsimies Mateja evaņģēlijā, kā viņš to dara, Matejs 17. nodaļa sākot ar 22. pantu. Kad tie sapulcējās Galilejā, Jēzus tiem teica, cilvēka dēls tiks nodots cilvēku rokās. Tie viņu nonāvēs, un 3. dienā viņš augšām celsies, un tie ļoti noskuma. Jā, tātad Jēzus sevi sauc par cilvēku dēlu, jā, kad cilvēka dēls tiks nodots cilvēku rokās, tie viņu nonāvēs, un 3. dienā viņš augšām celsies. Jā, un mācekļi par to absolūti nav priecīgi, jā, jo,
ka tā ir ļoti smaga krusta nāve un zaudēt tādu skolotāju, kāds ir Jēzus, jā, un tad visi arī mācekļu plāni līdz ar to sabrūk. Un skatāmies tālāk Mateja 20. nodaļa 17. pāns. Iedams augšup uz Jeruzalemi, Jēzus pieaicināja 12 mācekļus pie sevis ceļā un tiem sacīja: Redzi, mēs dodamies augšup uz Jeruzalemi, un cilvēka dēls tiks nodots virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un tie viņu notiesās uz nāvi, un nodos pagāniem, lai viņu apsmietu, šaustītu un sistu krustā, un 3. dienā viņš augšām celsies. Tātad Jēzus otro reizi atgādina mācekļiem, kad viņi tuvojās Jeruzalemē, kad krusta nāve aizvien tuvojas, tuvāk un tuvāk, viņš aizvien vairāk un vairāk par šo tēmu runā. Atkal te jau viņš vairāk saka, kad viņš tiks apsmies, tad viņš tiks sists ar pātagām, jā, un pēc tam krustā sists, jā, viņš saka, bet ar to viss nebeigsies, 3. dienā es augšām celšos. Un skatāmies tālāk Mateja 26.1, kad Jēzus visu tev bija pateicis, viņš sacīja saviem mācekļiem: Jūs zinat, ka pēc 2 dienām būs pasas svētki un cilvēka dēls tiks nodots krustā sišanai. Tad sanāca kopā virspriesteri un tautas vecie augstā priestera Kajafas pilī. Tie apspriedās, kā Jēzu ar viltu sagūstīt un nonālēt. Tie sacīs: svētkos ne, lai tautā neceļas nemiers. Tātad Jēzus jau 3. reizi viņiem atgādina, jā, cilvēka dēls tiks nodots krustā sišanai. Jā. Tā kā Jēzus runāja aizvien vairāk un vairāk un vairāk mācekļiem par to, tātad būs viņa nāve un būs augšām celšanās. Skatāmies tālāk Mateja 26 ar 17. pantu. Pirmajā neraudzētās maizes dienā mācekļi atnāca pie Jēzus un jautāja: Kur tu gribi, lai mēs sagatavojam tev pasas mīlestību? Viņš tiem sacīja: Ejiet uz pilsētu pie viena cilvēka un sakiet viņam: Skolotājs saka, mans laiks ir klāt, pie tevis es kopā ar saviem mācekļiem turēšu pasas mīlestību. Tad mācekļi darīja tā, kā Jēzus tiem bija licis, un sagatavoja pasas mīlestību. Kad iestājas vakars, viņš apsēdās kopā ar tiem 12, ēdot, viņš teica: Patiesi, es jums saku, viens no jums mani nodos. Ļoti noskumuši tie viens pēc otra jautā: Kungs, taču nēs? Bet viņš tiem atbildēja: Kas ar mani reizēm mērs savu roku bļodā, tas mani nodos. Cilvēka dēls gan aiziet, kā par viņu rakstīts, bet vai tam cilvēkam, kas nodod cilvēka dēlu, tam būtu bijis labāk nepiedzimt. Un viņa nodevējs Jūda jautāja: Skolotāji, taču nēs? Viņš tam atbildēja: Tu to teici. Un mēs redzam, ka Jēzus gatavojas šim beidzamam mīlestam, kur vēlāk mēs redzēsim, kad būs svētais vakarēdiens iestādīts, jā, un viņš atklāja, ka viens no viņa mācekļiem viņu nodos, un viņš saka, vai tam cilvēkam, jā, kas nodod cilvēku dēlu, jā, pagājušajā reizē mēs runājam par tēmu 2 nodevēji, un te ir tas viens nodevējs minēts, Jūda. Nu, lūk, un tātad viņš saka, ka viens un mācekļi jau sāka sevi apšaubīt. Viņas teica, varbūt es tevi nodošu, jā, vai es tas būšu. Jā. Skatāmies tālāk ar 26. pantu. Mīlestības laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja lauzu un deva to saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš paņēmis biķeri, pateicās un deva to viņiem sacīdams: Dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Es jums saku, es vairs nedzeršu no šiem vīna kokļa augļiem līdz tajai dienai, kad es kopā ar jums to no jauna dzeršu savu tēvu valstībā. Tātad, kas te notiek? Tas svētais vakarēdiens, viņš parādīja, viņš saka, maizi, ēdiet maizi, tā bija parasta maizi, neraudzēta, gan ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, jā. Viņš saka, dzeriet no kausa, jā, tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanam, jā, tā kā Jēzus vizuāli parādīja to, ka viņam būs jāmirst pie krusta, jā, kad viņš atdod savu dzīvību par viņiem, par daudziem te rakstīts. Nu, lūk, tā kā viņš atkal akcentē to savu galveno centrālo misiju, jo Jēzus galvenā centrālā misija bija viņa krusta nāve un augšām celšanās. Skatāmies tālāk.
Jāņa 18 sākot ar 1. pantu. To teicis Jēzus kopā ar saviem mācekļiem devās pāri Kidronas strautam. Tur bija dārs, kurā viņš un viņa mācekļi iegāja. Arī viņa nodevējs Jūdi šo vietu zināja, jo Jēzus kopā ar saviem mācekļiem tur bieži bija pulcējušies. Tad no Jūda nāk uz turieni un ved sev līdzi karavīru nodeļu, arī ar virspriesteriem un farizēju sūtītos sargus ar lāpām, lukturiem, ieročiem. Bet Jēzus, zinādams visu, kas nāks pār viņu, izgāja tiem pretī un jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja, Nācarieta Jēzu. Viņš tiem sacīja, es esmu. Arī Jūda viņa nodevējs stāvēja kopā ar jums, kad viņš sacīja, es esmu. Tie kāpās atpakaļ un krita pie zemes. Tad viņš tiem jautāja atkal, ko jūs meklējat? Tie sacīja, Nācarieta Jēzu. Jēzus atbilda, es jums teicu, ka es esmu. Ja jūs meklējat mani, tad šiem ļaujiet iet, lai piepildītos vārdi, ko viņš bija teicis. No tiem, kurus man tu esi devis, es neesmu pazudinājis nevienu. Tad Simons Pēters, kam bija zobens, izvilka to cirt augstā priestera kalpam un nocirt tam labo ausu. Šī kalpa vārds bija Malhs. Jēzus Pēterim sacīja, liec zobenu makstī, vai tad es nedzeršu to biķeri, ko tēvs man ir devis. Nu, lūk, te ir interesanta situācija, kā Jānis apraksta Jēzus arestu šeit Ģedzemanas dārzā. Tātad atnāk šis bars ar ieročiem, jā, tagad Jēzu arestēt, prasa, kurš tad ir Nācarietis Jēzus. Viņš iznāk pretī, viņš saka, es esmu. Jā. Nu, te viņš principā lieto to formu līdzīgi kā, kad Mūzum parādījās vecajā derībā degošs ugunskrūms, kurš nesadeg, ja, kas runā ar Mūzu, jau Mūzu tur brīnījās, ka tas pa krūmu, kas nesadeg, un Dievs caur to krūmu runā ar viņu, šak ej pie Izraēla bērniem un izved viņus no tās Ēģiptes verdzības, ja, un šak Mūzu teica, nu kā viņi man ticēs, kā tev sauc, kā tavs vārds. Un Dievs viņam saka, es esmu, jā, jeb esošais Dievs, reālais Dievs. Un te līdzīgi Jēzus pielieto to pašu izteiksmes veidu, viņš saka, es esmu, jā. Un tie krīt pie zemes, jā, un mēs redzam, ka tā ir tāda spēka pozīcija, jā, kamēr Jēzus pats neļauj sevi apcietināt, neviens viņam neko nevar izdarīt, jā. Un viņš to nodemonstrēja, jā, un viņš saka, nu te ļaujiet šitiem te maniem mācekļiem iet, jā, un tie mācekļi var droši aiziet projām, neviens viņus neķer ciet. Nu jā, un Jēzus skaidro Pēterim nervi neiztur, viņš nocērt ausi, jā, un Jēzus saka, liec savu zobenu makstī, jā, vai tad es nedzeršu to biķeri, ko tēvs man ir devis, jā. Tad Jēzus jau visu laiku mācekļus sagatavoja, ka viņam tas jādara, ka viņam jāizpērk cilvēku grēki, jā, un viņš saka, viņš ir gatavs to darīt. Skatāmies tālāk. Marka 16, sākot ar 1. pantu, bet nu, te jau ir, mēs bišķiņ izlaidīsim, jā, ka Jēzus mirst pie krusta, jā, kā viņš tur visu izdara, jā, bet Jēzus mirst pie krusta ar vārdiem, viss piepildīts, jā, tad Jēzus izdarīja visu to misiju, kā viņš bija domāts, jā, to mērķi, jā, viņš bija nevainīgs, viņš bija bez grēka, bet viņš uzņēmās visu cilvēces grēku, un viņš mira pie krusta, izpirkdams ikvienu cilvēku, kas tam atsaucās. Nu, skatāmies tālāk te jau. Marka 16. nodaļa ar 1. pantu. Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai iet un svaidītu Jēzu. Nedēļas 1. dienā rīta agrumā, saulē lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā, kas mums novels akmeni no kapa ieejas. Pacēluši acis, tās redzēja, akmens jau novāts, bet tas bija ļoti liels. Ienākuši kapā, tās ieraudzīja baltās drānās tērtu jaunekli sēžam labajā pusē un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu, Nācarieti, krustā sisto, viņš ir augšām cēlies, viņa šeit nav. Redziet vietu, kur tie viņu nolika, bet ejiet un pasakiet to mācekļiem un Pēterim. Viņš pirms jums aizies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums bija sacījis. Iznākuši no kapa, tās metās bēgt
bēgt prom, tās trīcēja un bija satriekts, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. Tātad mēs redzam situāciju, ka jau Jēzus jau 3 dienas ir šajā kapa vietā, tā laikā kapi bija izsirsti klintīs, viņš bija šai klintī iekšā, ievietots Jēzus ķermenis un priekšā liels akmens aizvelts, ja, un tad viņas nāk pēc šim 3 dienām skatīties, kur tad tā kā to mirušo svaidīt, ja, lai viņš smaržo, nevis lai tā kaut kāda pūšanas smaka būtu. Mēs redzam te vairākas sievietes, Marija Magdalēna, Marija Jēkaba māte, Solome, ja, tad 3 sievietes gājuši šo kapu, lai svaidītu Jēzus miesas. Un viņas pa ceļam domā, kas mums palīdzēs šo akmeni novelt, ja, bet viņas skatās, pieiet tuvāk, akmens jau ir novelts, ja, un redz viens sēž baltās drēbēs jauneklis, ja, mēs saprotam, tas ir eņģelis, ja, un tās izbīstās, ja, un eņģelis viņām saka, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu Nācerieti, viņš ir augšām cēlies, tad eņģelis pavēsta viņiem šo prieka vēsti, ka Jēzus ir augšām cēlies, ja. Un tagad eņģelis dot uzdevumu, ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim. Ja? Tā kā mācekļiem un Pēters tiek atsevišķi izcelts. Ja? Un pagājušajā reizē jau mēs runājam, ka tas otrs nodevējs, kas 3 reizes nolieca Jēzu, bija Pēteris. Ja? Un te speciāli izcelts, ejiet pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim. Ja? Lūk, bet sievietes metās bēgt, ja tās trīcēja, bija satriektas un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. Skatāmies tālāk. Ar 9. pantu. Augšām cēlies rīta agrumā nedēļas 1. dienā Jēzus vispirms parādījās Marijai Magdalēnai, no kuras viņš bija izzinis 7 dēmonus. Viņš gāja un to pavēstīja tiem, kas ar viņu bijuši kopā un tagad sēroja un raudāja. Bet dzirdot, ka viņš esot dzīvs un ka tā viņu redzējusi, tie neticēja. Un interesanti, ja, ka Jēzus vēlreiz tā kā pirmais eņģelis pastāsta vēsti šīm sievietēm, viņas nobīstās, neko nepasaka, un viena no šīm sievietēm bija Marija Magdalēna. Un te mēs redzam, ka jau Jēzus personīgi parādās tieši viņai, šai Marijai Magdalēnai, ja. Un saka, lai viņa iet un pavēsta viņa mācekļiem, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir augšām cēlies, un viņi to aiziet, izdara, bet mācekļi netic. Te ir tas paradoks, kā mēs tikko runājām iepriekš, ja, ka 3 reizes tur Jēzus brīdināja, tur stāstīja par savu krusta nāvi, par augšām celšanos, vēl svētā vakarēdienu laikā viņš tur lauza maizi, teica, tā ir mana miesa, kas par jums tiek nodot, dzeriet šo biķeri, tās jaunās derības asins, kas par jums tiek izliets. Viņš visu laiku šos mācekļus sagatavo. Un tagad, kad notiek tas, ko Jēzus viņiem visu laiku stāstīja, tie netic. Vai nav dīvaini? Skatāmies tālāk ar 12. pantu. Pēc tam viņš parādījās citā izskatā diviem no viņiem, kad tie gāja uz laukiem. Arī tie aizgājuši pavēstīt to pārējiem, un arī tiem viņi neticēja. Tātad Jēzus parādās vēl 2 mācekļiem, jā, un tie mācekļi, protams, iet pie pārējiem, ja mēs nezinām, kuriem parādījās. Atceramies, ka viņam bija 12 mācekļi, vēl viņam bija 120 mācekļi, ja, tad iespējams, ka kādam no tiem 120. Lūk, un viņi tagad aiziet pie tiem 12, kas jau, principā, Jūda atmetam pie tiem 11, ja, un stāsta, mēs tiešām Jēzu satikām. Ja? Tātad pirmā bija Marija Magdalēna, kas mācekļiem to pateica, tagad 2 no mācekļiem viņiem stāsta, tiešām mēs Jēzu satikām, viņš ir dzīvs, viņš ir augšām cēlies, kā viņš jums jau teica. Un arī tiem viņi neticēja. Ja? Mēs redzam, kā neticība, ja, darbojās, ka tā bloķē to ticību. Ja. Viņiem vajadzēja vienkārši atcerēties, ko Jēzus viņiem teica, ja, un gaidīt to notikumu, bet viņi nespēja noticēt, ka tas ir iespējams. Skatāmies tālāk Marka 16. nodaļa, sākot ar 14. pantu. Vēlāk viņš parādījās tiem 11, kad viņi pie galda sēdēja. Viņš norāja viņu neticību un sirds cietību, kad viņi neticēja tiem, kas bija redzējuši viņu pēc augšām celšanās. Un viņš tiem sacīja,
Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet kas netic, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes. Manā vārdā tie izzīs dēmonus, runās jaunās mēlēs, tie ņems rokās ķūskas, un pat, ja tie dzers indi, tā tiem nekaitēs. Neveseliem tiek rokas uzliks, un viņi atlaps. Nu, mēs redzam, beidzot Jēzus neiztur mācekļu neticību, viņš pats parādās viņu vidū, jā, viņš norāja viņu neticību un sirds cietību, jā, ka viņi neticēja tiem, kas viņu bija redzējuši pēc viņa augšām celšanās. Jā. Un viņš, neskatoties uz mācekļu neticību, viņš viņiem dod uzdevumu, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts. Jā. Tad vajadzīgi divi elementi, vajadzīga ticība un vajadzīga ūdens kristība, jā, tas tiks glābts. Tad neder tikai kristība, jā, tev jātic tam. Un tad tu kristoties saņem šo pestīšanu un glābšanu. Bet kas netic, tas tiks pazudināts. Nu, tālāk jau Jēzus saka par tām zīmēm, ko viņi darīs, ka izdzīs dēmons, runās jaunās mēlēs, jā, visādi teiksim, uzliks neveseliem rokas, tie atlaps, tad pat dziedināšana iet, un citiem vārdiem sakot, viņi sāks darīt to, ko Jēzus dzīves laikā darīja, un mēs zinām, ka tas nenotiek, līdz nav nācis svētais gars, un kādā no evaņģēlijiem Jēzus saka, neko neiet, neko nedarat, gaidiet tēva apsolījumu, gaidiet to svēto garu, kad tas nāks pār jums, un tad ejiet un dariet to. Skatāmies Jāņa 20. nodaļu, sākot no 24. panta. Kad Jēzus atnāca, Toms saukts Dvīnis, viens no tiem 12 nebija ar viņiem. Citiem mācekļiem viņš sacīja, mēs redzējām kungu, bet viņš tiem atbildēja. Kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgts, bet Jēzus nāca un nostājās viņu vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas un stiep savu roku un liec manos sānos un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji, laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Nu, te mēs redzam Jāņa evaņģēliju, jā, kā viņš to atcerās, kā viņš to apraksta. Jā, viņš saka, tad, ka Jēzus parādījās, tur viens no mācekļiem nebija, Toms tieši. Un atnāk Toms, mācekļi, 10 mācekļi viņam saka, jā, mēs redzējām Jēzu, viņš augšām cēlēs, jā, un tā Toma neticība, jā. Kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Jā. Nu, vēl šis māceklis tiek saukts par neticīgo Tomu, jā, jo viņš gribēja pilnīgi burtiski pieskarties Jēzum. Nu, un Jēzus pēc kādām dienām parādās Tomam, viņš saka, nu, dod šurp to savu roku, skaties, jā, skaties manas naglu brūces, jā, sāns, kurš ķēps tik iedurts, skaties, jā. Un viņš ir pilnīgā šokēts, jā, un Jēzus viņam saka, neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Un tad Jēzus skaidro, mēs redzam, ka Toms saka, mans kungs un mans dievs, jā, viņš jau principā neteica to Jēzu, viņš to teica mācekļiem, jā, bet Jēzus jau, protams, to visu zināja un uzreiz ķērās pie lietas, jā, un mēs redzam, ka viņš saka, mans kungs un mans dievs, jā. Jā, un Jēzus vēl akcentē, ka laimīgi ir tie, kas nav redzējuši, bet tic. Jā, nu kas ir tie, kas nav redzējuši, bet tic? Tie esam mēs, jā, tie ir cilvēki, kas dzīves laikā Jēzu nav redzējuši, jā, bet viņi dzirdējuši vēsti par viņu, ka ir atsaukušies viņam, jā, piedzīvojuši viņa kaut kādu to savā dzīvē, kaut kādu pieskārienu, jā. Piedzīvojuši pestīšanu un glābšanu, jā, bet ar fiziskām acīm mēs jau Jēzu neesam redzējuši. Skatāmies Ebrejiem 11.6.
Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē. Jā, tātad bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Jā. Ka ticība ir tas instruments, tas veids, ar ko mēs komunicējam ar Dievu. Tā ir rakstīts, ka Dievs atalgo tos, kas viņu meklē. Jā. Tas nav tāpat vien, jā. Ja tu veido attiecības ar Dievu, jā, agrāk vai vēlāk, tas nesīs augļus tavā dzīvē, tu piedzīvosi izmaiņas savā dzīvē. Jā, nu ko es varu teikt? Tā kā neticība, es gribētu teikt, ir arī gandrīz kā ticība, jā, tikai ar mīnus zīmi, jā, kas bloķē Dievu spēku, jā, kā mēs redzam, ka Jēzus, kad aizgāja uz dzimto pilsētu, uz Nācereti, jā, ka viņš nevarēja darīt brīnumus, jā, viņš nevarēja darīt to, ko citās vietās viņš darīja. Jā. Tā kā viennozīmīgi svarīgi, lai saņemtu brīnumu, ir vajadzīgs ticēt Dievam, kā Dievs spēj to darīt, jā. Un, zin kā, mēs esam pieraduši fast food laikā būt, ja tu palūdzu nenotiek nākamā dienā, ja, ka tu sāc šaubīties, ja, bet citreiz ir lietas, kas prasa laiku, ja, mēs zinām, ka Abrahamam Dievs solīja dēlu, ja, un viņš 20 gadus nevarēja šo dēlu saņemt, ja, un viņš jau bija vecs vīrs, kad Dievs solīja, ja, un gadi gāja, jā, un Dievs tik soli, jā, bet galu beigās viņš nekļuva neticīgs, jā, bet viņš deva Dievam godu, jā, un viņš ticēja, ka Dievam visas lietas ir iespējams, un viņš piedzīvoja 100 gados, ka viņam piedzima dēls. Nu, lūk, tā kā ticība ļoti svarīga, jā, lieta, un ar kaut ko ir jāsāk šis ticības ceļš, jā, un es domāju, ka ļoti svarīga lieta ir, kā Jēzus teica vienam cilvēkam, vienam izglītotam cilvēkam, kas naktī pie viņa bija atnācis Nikodēmam, ja, kas prasīja, nu kā var iemantot debesu valstību. Un Jēzus teica šim Nikodēmam, tev jāpiedzimst no augšienes, jā, un šis vīrs nesaprata, kā var piedzimt no augšienes, viņš kā es vecs būdams var piedzimt no augšienes. Jēzus teica, cilvēkam tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas ir iespējams, jā, tad Jēzus runāja par šo garīgo jaunpiedzimšanu, jā. Un Bībelē teiks, ja tu sirdī ticēsi un ar muti apliecinās Jēzu par savu kungu, tiks glābs, tā būs jauna piedzimšana, jā. Tas ir pirmais solīts pretī Dievam, jā, ka vajadzīga ticība, un kad tu ticībā pasaki šo lūkšanu, tu vari piedzīvot šo jaunu piedzimšanu, jā. Tā kā, ja kāds grib spērt pretī Dievam šo pirmo soli, vienkārši pieņemt Jēzu Kristu, jā, lai tas attiecās tieši uz tevi, jā, jo, kā mēs jau runājam, ka Jēzus pie krusta jau ir samaksājis par ikvienu no mums, un kas tam atsaucās, kas to pieņem, uz to cilvēku tas attiecās, jā, un to pirmo solīt mēs varam izdarīt caur lūkšanas, pieņemot Jēzu Kristu kā savu kungu un glābēju, tā kā, ja kāds vēlās, var skaitīt ar mani šo lūkšanu, saki tā, Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu, Jēzu Kristu. Es lūdzu Jēzu, ienāc manā sirdī, esi mans kungs un glābējs. Es vēlos mūžību pavadīt kopā ar tevi, Jēzus vārdā. Amen. Tā kā ir svarīgi šo lūkšanu pateikt, un kā jau mēs runājam, svarīgi ticība, bet citreiz ticība ir kopā ar darbību, ja, ka tu vienkārši to dari. Kāpēc? Ja tu neticēsi, tu jau to nedarīsi, ja, tā kā tā. Bet ar to viss nebeidzās, ar to viss sākās. Ja tālāk jāveido attiecības ar Dievu un attiecības ar Dievu, kā mēs veidojam. Ir 3 lietas, ko vajadzētu darīt. Vajadzētu savā diennakts grafikā atrast kaut kādu laiku komunikācijai ar Dievu. Ja? Un kā mēs komunicējam? Mēs to darām ticībā, bet ko mēs tad reāli darām? Mēs lūdzam. Lūkšana ir saruna ar Dievu, jā, lūkšanai ir daudz elementi, ir pateicība, ir aizlūkšanas, ka tu par kādu citu cilvēku lūdzi, vai vienkārši saruna un komunikācija ar Dievu. Tas ir Dievam svarīgi, ka to, kas ir tavā sirdī, ka tu viņam pastāsti, jā, šai tuvības brīdī, kad tu esi kopā ar viņu.
Nu, lūk, un otra lieta vajadzētu atrast bībelīti, īpaši jauno derību, sāk lasīt, jā, un Dievs caur šo jauno derību uzrunās tevi, jā, un pateiks, atklās kaut ko, ko viņš tev grib pateikt, jā, tā kā es ļoti svarīgi arī regulāri lasīt kādu vienu vai divas nodaļas. Un trešā lieta ir jau publiskā daļa, ka mēs atrodam kādu baznīcu, draudzi, kur apmeklēt svētdienās dievkalpojumus, jā, jo Dieva plāns nav, lai ticīgie sēdētu pa mājām tikai, bet lai ticīgie nāktu kopā, jā. Un Jēzus solīja, kur 2 vai 3 ir sanākuši manā vārdā, es esmu viņu vidū, jā, un tur Dieva spēks, Dieva darbība daudz plašāk. Nu, lūk, es pats apmeklēju kristiešu draudz Prieka vēsts, jā, tā kā rītā pulkstens 11. Rīgā Bērzonas ielā 6 būs dievkalpojums, visi mīļi aicināti, kas vēlās, kas grib, kas spēr Dievam pretī šo pirmo solīti, jā. Varbūt tu Jēzu jau esi pieņēmis, tad tas būs jau otrais solīts, jā, tā kā ir svarīgi sanākt kopā, ja, un baudīt, teiksim, to Dievu klātbūtni, ja, tā kā ticīgie sanāk kopā, kad dzied slavas dziesmas, ja, tur ir Dieva spēks, ja. Nu, lūk, tā kā tā bija tā tēma, ko es gribēju šodien ar jums kopā apspriest, un pastīšos, vai kādi jautājumi gadījumā nav. Paldies! Tu piekrīti visam, kas rakstīts vecajā derībā. Nu, es vienmēr stāstu, ka īpaši, kad cilvēks nāk pie ticības, jāsāk lasīt jauno derību, jo reāli mēs dzīvojam jaunajā derībā. Jā, sākot ar Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos, mēs esam citās derības attiecībās. Jā. Tātad numur 1, svētie raksti, mums ir jaunā derība, kas ir jālieto. Vecā derība ir tā kā mēs atskatāmies uz to vēsturi pirms Jēzus Kristus nāves, ja, un tur ir tieši Dieva komunikācija ar vienu tautu, Izraēlu, ja, ko viņš no viena cilvēka, no tā paša Abrahāma, ja, viņš ir mūsu ciltstāvs, jo viņš uzticējās Dievam, viņš ticēja Dievam, ja, viņš sekoja Dievam, viņš klausīja Dievu, ja. Tātad tur vairāk komunikācija tikai ar vienu tautu Dievam, ja, un, protams, ir svarīgi lasīt kaut kādi principi no tā darbojas, ja, un vecā derība ir svarīga, jo mēs varam redzēt no pasaules sākuma, ja, kā Dievs radīja šo pasauli ideālu un perfektu, ja, bez grēka, bez ļaunuma, kā pirmie 2 cilvēki sagrēko, kā ļaunums ienāca šajā pasaulē, kā vēlns var iegūt pār šo zemi. Ja. Mēs redzam vēsturi, mēs redzam grēku plūdus, ja, ka Dievs nožēloja, ka viņš cilvēku vispār bija radījis, ja, ka viņam ticēja tikai No ar savu ģimeni, tad 8 cilvēki izglābās šai No šķirstā, ja, un tālāk mēs redzam, kā Dievs meklē cilvēks, kas ar viņu grib komunicēt. Ja. Tas ir tā kā mazliet atskats uz vēsturi, ja, tā kā viennozīmīgi, ka primārais ir jaunā derība, bet jaunā derība nav tukšā vietā, jā, jaunā derībā ir atsauce arī uz veco derību, jā, jo daudz, kas notiek jaunajā derībā jau 700 gadus iepriekš jau caur praviešiem ir teikts arī par Mesiju, par glābēju, par Jēzu, tiek runāts jau 600-700 gadu iepriekš, apmēram 46 pravietojumi jau iepriekš ir bijuši, ko mēs vecajā derībā varam izlasīt, kas jaunajā derībā piepildās. Jā. Tā kā vecā derība ir arī jālasa, jā, bet nevajag iestrēgt vecajā derībā. Es lasu pamīšus, es no rīta lasu veco derību, vakarā jauno derību, jā, var pamīšus lasīt. Jā. Tā kā tā. Tā, skatāmies, varbūt vēl kaut kas. Jā, nu laikam neko neredz, tā kā paldies visiem par uzmanību, tā kā lai Dievs jūs svētī, un šis ieraksts YouTube būs atrodams kanālā Ojārs Puķīts. Visu labu! Tā.